Sveiciens no Ceļu Rediju. Čau! Mēs ar Laumu, kā jau redzam pēc nosaukuma, esam ieradušies pirmo reizi Indijā. Ko jūs redzat, mums aiz muguras nav tāds, kā jūs pat iztēlojaties, vai ne? Jo mēs, Lauma, esam kur? Mēs esam atlidojuši uz Vadodore, kurā atrodas lielākā statuja pasaulē, kas ir uzbūvēta par godu Valar Patel, Indijas pirmajam prezidentam, kurš apvienoja visu Indiju vienā tā kā lielā valstī, kāda tā ir šobrīd. Un viņam par godu ir uzbūvēta šī statuja, ko sauc par Statue of Unity, jeb vienotības statuja. Un tā ir 192 metru augsta. Iedomājieties, 192 metru augsta. Un tiešām, kad mēs paši braucām garām, mēs viņu ieraudzījām, tas uzreiz tās emocijas paņēma. Tas saprot, ir tas lielais wow. Diemžēl iekšā pašā statujā mēs netiekam šodien, bet cik noprotam, tas nav obligāti. Galvenais viņu redzēt ir dzīvē aci pret aci. To mēs esam izdarījuši, vai ne? Jā, jo noteikti šī statuja izskatās daudz iespējīgāk tieši no malas, kad tu redzi to visu to apjomu, nekā braukt viņā augšā un iekšā skatīties uz visu apkārtni. Jo, protams, ka statuja ir tas, ko mēs braucām skatīties. Jā. Tā kā jā. Un par Indiju turpinājam skatīties. Indija. Vieta, kas vai nu vilina, vai atgrūž. Taču vienaldzīgi neatstāja nevienu. Devāmies uz šejien, lai noskaidrotu, pie kuriem piederam mēs. Indija ir viena no valstīm, ko var nosaukt par civilizācijas šūpuli. Te ne tikai mājo teju 5. daļa pasaules iedzīvotāju, bet arī kultūra sakņojas 5000 gadu senā pagātnē, kuras liecības ir riku stūra, senas pilsētas, tempļi, cilvēku dzīves stils un ticība. Parādīsim jums, kāda ir Indija, tās burzmu, cilvēkus un dabu. Izstāstīsim jums savus secinājumus un ieteikumus, kas jāņem vērā, ja arī vēlties uz šejien atceļot. Protams, esam ieradušies arī apskatīt vienu no pasaules 7 brīnumiem, Tadžmahalu un daudz ko citu. Kā jau noprotat, šajā ceļojumā neesam vieni, bet gan kopā ar Ivaru un viņu operatoru Robertu no Ceļot bez robežām raidījumu, kā arī viņu draugiem un nu jau arī mūsu draugiem lielisko pāri Jāni un Ilviju. Esam atgriežušies atpakaļ Delī, kur tiekamies ar pārējo grupu. Mēs terminators nāču. Čau. Kas tad te ir? Ko? Viņš te karsts iekšā. Jūs nav patiešām? Jā. Mums ir? Es domāju, ka viņš stipri labāks izstādīts. Nē, nav liels. Jā, liek atslēgu Mums atpakaļ. ir mazāk. Izņem atpakaļ jārādot tumšs. Man jā, tā modernā funkcija. Jā. Mūsu kondicionieris ir pie grestē. Jums ir lielāk, ej, tu nos. Tu nav kalpo? Nav. Viņš nav kalpo. Spainis. Lai uz lejā tā ir ūdens, tiešām nav noteiks nekur. Mums tur kaut kur aiz pori. Nu, mums tas pats. Mēs normāli būvējam. Man vēl operators nevar pamosties. Skaties, atnācām uz tevi izsēgas. Es nezinu, vai tā bija tavu istabiņa vai kura, bet tur sēva. Skaties, norāva atpakaļ. Jā. Mēs nevarējām atlišu to viesnīcu. Tas pats arī mums bija, jo viņi nav tur, ko viņi norādīt. Mums taksis nevar atrast. Mēs, kad šo taksīs pasūtījām divas, saka, ej ārā, laid ārā. Mēs ejam visām viesnīcām. Vienā viesnīcā mums nelaiž iekšā, otrā ievedam. Vēl trakākā te ir. Džeki tādi, mēs atradām to, es saka, ejam. Un es gribu jums parādīt, kā tas izskatās iekļautas brokastis, ja jūs ņemat lēto viesnīcu Delī. Jāsaka tāda neliela tūra par viesnīcu. Nu, istabī jūs aptuveni redzējāt, kā izskatās. Jau, bet ārā jau liekas, ka būs ļoti skaista diena. Jā, zilas debes. Bet īstenībā ir tā, ka katra diena ir dzīva saule. Jā, kur te drēbes žust. Te var drēbes šāvēt. Šeit ir virtuve tā kā. Hello. Morning. Do you have any fruit? No fruit? Okay. Yeah. What are you making? Nu labi. Tātad augi nav. Vienīgais, ko mēs varētu apēst šeit brokastīs, būtu augi. Viņiem tāda nav. Kas te ir vēl?
Par Tā ir ventilācijas kaut kāda šahtas. mājas šahta, jā. Bet ir arī leduskapis pieejams, ne? Ar atslēdzību. Jā, te ir galds pie kā mēs varam ēst. Es tās, ka nav šodien vakar tīrīts. Un te ir terasīte, kas bija norādīta arī bookingā, ka būs terase. Terasa aptuveni ir šāda. Tas ir kaut kas Negaidīts. negaidīts, jā. Kāpēc šo visu mēs rādām? Jo stāsts ir par to, ka bookingā šī viesnīca izstījās zolīga, tīra. Vispār neviena, kā saka, sūdzības nekas tās nebija sarakstīts. 8,3 par higienu, un tas vienkārši, es nezinu, vai tas ir tikai šai viesnīcai, bet man liekas, ka tas varētu būt daudzām šeit. Iespējams, bet fakts tās, ka mēs arī pirkām kā ļoti lētu viesnīcu, kaut 15 eiro pa nakti, kas iespējams arī ļoti nāk par šīs vietas. Bet, labi, tā vēl izrādās, kur uz kādu augstāk. Varbūt tomēr šī būs tā terasa. Un vispār kāds ideālais skats ir. Jā, bet šī neizskatās pēc viesnīcas terases, tā vienkārši izskatās pēc mājas kaut kādas saimniecības noliktavas un... Galviņa rezerves ikdienā ir ļoti daudz cilvēku šeit. Drēbes var izžāvēt. No ko lai jums saka? Šī noteikti ir sliktākā viesnīca, kur jebkad ir palikt. Tas ir stabili. Bet aizējām pie mūsējiem. Čau! No. Čau! Kur jums? Tas istabs tur? Paskatās, no Indijas ceļotāji. Jāapstās, kā viņiem tad dzīvojās. Bet viņiem ir kondiši kritīgi. Jums tiešām... Jā, tikai viņi strādā tikai uz 16 grādiem un viss. Jā. Ziepes pat nav izmantojuši, šitos līdzi jāņem mazums nodarēs kaut ko Indijā. Nākamajā viesnīcā varbūt nebūs. Tik netīri, tas nebūtu apgūlēts viņu. Ak, Dieva. Tā, paldies par ūdeni. Viņš vēl iespējams noderēt. Gribu noprovēt? Jā. Indijas melnais ūdens. Viņš garšo tieši tāpat kā parasts ūdens. Vienkārši tas, ka melns ir, jā? Jā. Kāda upe savs, kur tos līdzi, tad dedzināja? Ganga. Mums no gangas esam nākuši tā rajonā. Tāpēc tā krāstā, bet piegaiši nav. Viņš varbūt superspējas dod. Jau iedeva tev, nejūt? Pirmo soli sperot ārpus viesnīcas, saprotam, ka te būs pavisam savādāka pasaule, jo jau jūtama diezgan liela jēzga un haoss. Mēģinām sazināties ar šoferu, bet, cik noprotams, arī viņam ir grūti atrast šo viesnīcu. Tāpēc uzņēmīgais Jānis nolēma ņemt visu savos grožos un devās busiņu meklējumos. Kamēr gaidām, saprotam to, ka pievēršam lielu vietējo uzmanību, un it īpaši indiešu zēniem, kas mūs pamazām sāk ielenkt un veidot vēl lielāku haosu. Bet par laimi Jānis ir atradis busiņu, pirms tas atrod mūs. Kamēr dodamies līdz tam, šie bērni turpina mums sekot un radīt tādu nepatīkamu sajūtu. Sajūtu, kas liek gribēt ātrāk tikt prom no šejienes, jo šie bērni kļūst arvien uzbāzīgāki un uzbāzīgāki. Protams, ka šo bērnu mērķis ir dabūt kādu naudu no mums. No šī brīža mūsu tālāko ceļojuma plānu ir saorganizējis viens indietis vārdā Kamals, kas mums ir sagādājis šo transportu, šoferi, gidus, izplānojis maršrutu un plānu katrai dienai. Un jau pēc brīža mūs pievienojas pirmais gids, kura pirmais jautājums bija sekojošs. Kāds ir dienas plāns? Pēc kā arī sapratām, ka nekādu konkrētu plānu viņš tomēr nav saņēmis un pašiem vien jāzina, ko gribam redzēt šajā milzu pilsētā. Delī oficiāli dzīvo 18 miljoni iedzīvotāji, taču īstais skaits noteikti ir vairāk. Tā sastāv no vairākiem apgabaliem un zināmākie ir New Delhi un Old Delhi. New Delhi, jeb jaunā Delī, ir vieta, kur atrodas valdības ēkas, te dzīvo tikai valdības ierēdņi, diplomāti un viņu apsardze. Esam ļoti pārsteigti, jo bijām gaidījuši lielu netīrību šeit, nabadzību un bārdeku. Taču pirmie iespaidi par pilsētu bija gluži pretēji. Tā, esam ieradušies mūsu pirmajā vietā. Šis ir mūsu gids arī, satikām. Un tagad dodamies uz kapenēm kaut kādām. Cena ārzemniekiem, ārzemju turistiem ir 600 rupijas par ieeju, bet vietējiem tas ir 40. Kādas apmierinība? Vai ko? Lai tik viņi atbrauc Latviju. Kā plēsīs.
Šis ir senas kapens celts 1569. gadā Mogulu impērijas imperatoram Humayunam. Kapa vieta veidot pēc islāma paradīzes idejas, kur no 4 debespusēm satek upes ar vīnu, medu, pienu un ūdeni. Pa vidam ir pati paradīze, kas ir simetriska ēka. Arī ieeja šeit ir izveidota liela vārtu formā, kas simbolizē cieņas izrādīšanu tiem, kas caur vārtiem ienāk. Mums arī paskaidro, ka visas islāma kapenes un templi Indijā tika celti pēc ļoti līdzīgas arhitektūras principiem, jo tiešām gan plānojums, gan forma ir ļoti līdzīgas kā šīm kapenēm, tā arī pašam Tadžmahalam. Apmeklējot kapenes, redzam ļoti daudz skolēns, kas ir saģēbušies glītās skolas formās un tiešām var redzēt, ka dzīves līmenis šeit nemaz nav tik slikts, kā bijām iztēlojušies. Joprojām esam jaunajā Delī un nebeidzam brīnīties par pilsētas tīrību. Braucot pa Ņūdelī ielām, reizēm tikai kāds apržāts tuktuks atgādina to, ka tomēr esam Indijā. Tas viss līdz brīdim, kad apmeklējam pirmo tirgu. Mēs esam atbraukuši uz tirgu, kas ir jaunajā Delī, kas iespējams nebūs tas trakākais tirgus, bet tas būs tomēr tirgus un būs interesanti, vai ne? Jā, jo jaunais Delī ir visglaunākais Delī rajons. Vistīrākais, sagoptākais, jo to visu pārvalda valdība. Jā, šādi cilvēki tiešām sastopami uz Indijas ielām, jo sevišķi vietās, kur varētu apgrozīties turisti. Un es muguras rāpo viens bez kājas. Jā, nu pirmais skats nav tas labākais. Kas tas tāds ir? Tas smakām, tas lupas, tas viens. Miskasts. Varbūt arī. Jā, bet reik tomēr tas miskas savāds kāds. Zolīt cilvēki izmanto miskastes. Te vairāk tāds dekoratīvais tirgus, tās drēbes vietējās un kleitas. Jā, man liekas tāds sajūta. Šis ir tāds riktīgi priekš turistiem izveidots tirgus. Man vismaz tāds sajūta rodas. Ko aiziet kā suvenīrē Leldē? Es jau tur vienu sarkanu piemērīju. Jā? Jo Leldē teicu, vajadzēs nākamajā gadā dārzu ravēt tādā. Tā jau šitā caurspīdīgā. Indijā cenas tik tiešām ir ļoti zemas un tirgotāji ir gatavi kaulēties par vēl mazākām cenām. But it's good, no? Very good. You think? Very good, yeah. How we look together? Yeah. Michael Jūs Jackson. domājat, dar vai nedar tādu? Ir normāli, jā? Nu, ok. Tu, jā? Yeah. Tu. 1 for 100 or 2? 200. 200. Nē, mēs divus, nē, es tos tu paņemšu. Jā, bet 180 for 2? Sorry, give good price for 2, we buy 2. No. 100. No? No. Давай 300. You said 100. 300. 100. И 150. 152. Давай 300. Tas ir soteks ar cik ievriks? Jā, nu labi. 100. Pere business. No. Normal price. 100, 200. Believe me, pere business, normal price. 150, 300. Он сказал 100. Pere business, my friend. Normal. Yeah, good business. But 100. No, okay. No, 100. 100, 200. 200. No. 150, tas vēl cik būs? Tas ir eiro 50. No, labi. Tas ir eiro. No, jā. No, okay. Pere business. I can. You're very lucky. Pere business. We're very friendly today. Kā paņēmi brīvs? Tā, cik tas ir 200 tev? Teik soteks tev. Pagaies vēl 50 parādā. Es viņam iedēju. 500 iedēju. How much you gave? I have. 500. Это short, это быстрее. Cik viņš to dev? Tad tev šitā automāts ir 50. Cik tas ir? Nē, šito viņš man atdeva. My friend? Sapratu. Es tev iedevu tagad cik? Neko neiedevu. Ko tu man neiedēji? Cik tev tagad? Tagad tev 400 ir. Nē, Nē, es tev iedevu tikko. Jā? Šitos te es tev iedevu. Hello, bro. Nu jā, tad Un tev vispār. 50 naudu parādās, jā? Tu tā sanāk. Nē, bro. Nē, brīvs. A kur tas brilles ir? Šā jūs jau paskatāt tirgotāji. Satirgoja tirgo. My friend? Esam nedaudz iepazinuši Indiju, taču ar indiešu ēdienu iepazīšanu vēl nesteidzamies. Galvenie noteikumi par ēdienu Indijā, lai izvairītos no saindēšanās, ir dzert tikai no pudelēm vai buņģām, izvairīties no gaļas,
kā arī ēst tikai vietās, par kuru higiēnu esi pārliecināts. Tāpēc pirmajās dienās uzticamies tikai McDonaldam vai līdzīgām ēstuvēm. Tagad esam atbraukuši uz pavisam citu templi, kas nav ne mošeja, ne arī hindu templis, bet gan Bahai reliģijas templis. Lotusa templis, kas ir uzcelts pa godu šai mazajai reliģijai, bet tomēr tā reliģija ir ļoti interesanta ar to, ka viņi pieņem visas ticības. Tāpēc te ir aicināti jebkuras ticības pārstāvji vienkārši nākt, meditēt un lūgties savu dievu, jo visi dievi ir zem viņu tā viena dieva. Lai iet iekšā templī, mums ir jānovelk savi apavi un jāieliek viņi šādā te maisiņā. Un tad mēs varam turpināt savu ceļu uz templi. No videos. Inside no video. Inside no videos allowed. Yeah. Only pictures. Yeah, it's okay. No videos. Jā. Bet inside? Inside and outside no video. No video? Okay. Par cik templī nevar ne filmēt, ne fotografēt un pat nerunāt, protams, ka mums ir uzdevums jūs parādīt, kas tur tāds, ka tik traki jātur noslēpumā. Nekas sevišķs jau nav liela telpa kā modernā koncertzālē, kur vienkārši var pasēdēt, pameditēt un varbūt pat atrast sevi, kā to mēģina izdarīt mūsu Roberts. Ja šeit nav izdevies atrast sevi meditācijā, tad vismaz ir cerība, kad atradīsi savus nodotos apavus. To izdarījuši atstājam skaisto Lotus templi un pirms došanās uz viesnīcu vēl gribam sapirkt vietējos augļus. Otro nakti pavadam Radisson Blu 5 zvaigžņu viesnīcā, kas pēc pirmās viesnīcas pieredzes liekas kā augstākā līmeņa luksus. Šī brīdī būt priecīgi par vienkārši darbojošos kondicionieri un tualetes papīru, taču ierodoties šeit tiešām pārņēma sajūsma par komfortu. Plaša istaba ar lielu, skaistu gultu, tīra vannas istaba ar dušu un pat vannu. Kas rietumu standartiem ir norma, mums tanī brīdī likās patiesa svētlaime. Vakarā paspējām paviesoties pie latviešiem, kas dzīvo šeit Delī, kas arī mums izstāstīja, kāpēc pēdējā laikā pilsēta ir ļoti tīra un sakopta. Taču par to vairāk varēsiet skatīties Ceļot bez robežām sērijās. Otrās dienas plāns ir apskatīt pilsētas senāko daļu, veco Delī, jeb Old Delī. Pirms dodamies uz turieni, mums rodas vēlme izbraukt ar šīs milzīgās pilsētas metro. Esam šokēti. Metro Delī nav ne tuvu tam, ko ne jūs, nedz arī mēs esam iedomājušies. Tas nav pārbāsts, ir ļoti gaišs, jauns un tīrs. Esam nudien pārsteigti un pat vīlušies, jo gaidījām netīrību, burzmu un baisus skatus. Tas viss tāpēc, ka šeit ir saucamais face control, līdz ar to jebkurš katrs šeit netiek ielaists. Pa ceļam vēl apskatām arī vienu no senākajiem kultūras monumentiem Indijā, kas iezīmē islāma pirmo uzvaru pāri Indijas valsti. Tas ir Kutuba minarets, kas uzbūvēts 12. gadsimtā caur visādām islāma valdošajām dinastijām. 62 metru augstumā. Pēc būvēšanas raibuma redzams, kā katrs valdnieks ir piebūvējis to augstāku pēc sava stila. Beidzot ierodamies Old Delī, kas principā ir arī saglabājusies veca pilsēta ar visu savu šaurību, burzmu un tirgošanos. Pirmā vieta, kur dodamies, ir tieši pašā Old Delīs sirdī. Lai šis izdotos, mēs noierējam velo rikšas, jo ar automašīnu šeit izbraukāt ir nereāli, jo ielas ir pārāk šauras, un gluži ar kājām staigāt arī vēlme īsti nebija. Ja arī jūs meklējat Indijas lielāko un krāsaināko jucekli, tad Old Delī tirgus ir tieši tas, uz kurieni jābrauc. Tā, tagad esam iebraukuši Valmas sudraba tirgu. Jā, bet paties uz tiem vadiem. Jā, vadi tā kā īstā Azijā. Ārprāt. Jūs kā labi elektriķi pazīstat, mums te prasīja, lai vairot dabūt, vajag palīdzību. Savilkt bišķīt vadus. Pastās uz galvas tie vadi. Viņš tik zem, pasies, reik šitas vads karājās, tur nav ne apnīts nekas. Tu jau nezinu, vai tur būs elektrība. Vai ne ir, vai nav? Kas te pa vadiem mev. Pasies, kā vadījums tur. Nu jā, tagad var saprast, kāpēc viss saka, ka uz veco Delī ir obligāti jādodas. Jo jaunais Delī pat tuvu nav šitām visam. Jā, jaunajā Delī neko tādu nevar redzēt tiešām. Katrā ziņā tas ir tas, ko es iztēlojos, kad es domāju par Indiju. Tas, ko es redzēju filmās vai kaut kādos īsajos video. Nu, tiešām tā sajūta ir nereāli. Nereāli, ka tu kaut kādā pilnīgi citā pasaulē esi.
tāds sajūta, ka viņi tā ir dzīvojuši arī pirms 100 gadiem un Es vairāk. domāju, ka noteikti. Ek ir pa kādām turistam arī. Daudz viņi nav, bet var atšķirt uzreiz. Tie noteikti ir amerikāņi pēc visu spriežot. Amerika? Amerika? Germany, oh! Guten Tag! Vācijas arī, es domāju, ka amerikāņi. Germany? Yeah? No, Amerika? Ah? Berlin? Oh, guten Tag! Redzat, kā ir vācu turisti ļoti daudz. No, piestum. Kā viņš manevrē. Tu ziniet, kā īstenībā tā viņa manevrācija tāpat kā uz ceļa ar visiem tiem tuktukiem, mašīnām un viss pat. Jā, tikai tad tev ir cits Tur ir pa milimetriem, jā, pa milimetriem viņš pabrauc garām lietām. Re, ka cilvēks stāv, hops, kā viņš šmuka aizslīd garām, šitiem aizslīd garām. Diezgan brīvi. Pagaidām vienam uzskrējas virsū nav. Ja arī kāds tur stāv, kurš neredz, viņš tā kā bišķīt rociņu pastu malā, tā maigi un viss kārtībā. Right? Es visu piekrītu arī, kad stāv. Tikko braucām pa tā ļoti mierīgu ielu, jā. Diezgan klusi salīdzinām. Pasties, ka mēs tagad izbraucam ārā. Tie vienkārši bārdeks. Te kaut kāds kā lai saka, krustcelis. Jēzus. Bet visi smaigi cilvēki, priecīgi. Oh, kā labi smaržo. Nē, bet var just to asu mēģināt. Ir tik daudz čilī salikt. Tas, kas viņiem ir nav spaisīgi, priekš mums ir vienkārši nereāli asas īstenībā. Tad kāds ir viņu asais vajadzēs ir paskatīt. Šis ir arī otrs lielākais garšvielu tirgus pasaulē, kuru pārspēja tikai Stambulas tirgus. Cilvēki, kas šeit strādā, ļoti lepojas ar vēsturisko tirgus kultūru un ar tirgošanos nodarbojas no paudzes paudzē. Šī vietā cilvēki tā nedzīvo. Tu nedzīvo tā kā ģimenes ar bērniem, jo te nav infrastruktūra, lai tu varētu tā kā bērnus sūtīt uz skolu. Te nav slimnīcas, te nav tā kā... Te ir vienkārši milzīgs tirdzniecības tā kā kvartāls, un te augšā virs tirgiem dzīvo strādnieki, pārdevēji, viņi atbrauc šeit nostrādā, un pēc tam viņi pēc vairākiem mēnešiem, kurus viņi te strādā, vienkārši brauc atpakaļ pie savām ģimenēm. Es tikai tā paskatās, un šodien ir ļoti skaisti agrāk izskatījies, jo viss ēkas diezgan grezns. Bet tagad jau, protams, ka visi nolaists uz cik vien zemu var. Pastāst, šņāp pudeli. Aha. Tā, vai ne? Tā, kad dārga, pat divas, reku vēl viens. Ivars ir iesprūdis starp Jā, reku spēkavīrs, starp spēkavīriem. O, spēkavīrs nevarēja palīdzēt, piestumt bišķīt, ko? Vai ne? Tā, kas te notiek? Viņi kaut kādu spēli spēlē vai arī kaltē vienkārši saulē ar iekšķi. Un viņi gaida, kad izkaltīs. Tā izskatījās. Reiku, teiksim, šitie krāsos kaut ko. Tie gaida darbu, jā. Ar rikšām izbraukājām un apstaigājām tūmā esošos tempļus, te padarīja sarkanais forts, kas Old Delhijas simbols un senākais cietoksnis, un mēģinam noklausīties gida stāstīto, taču uzmanību visu laiku novērš ļoti uzstājīgi, uzbāzīgi bērni. Reiz klāt ir lūdzēji, un mums vienmēr iesaka, lūdzu, tikai nedodiet viņiem neko, jo tik līdz kādu kaut ko iedos, reiz 20 vairāk būs klāt. To mēs negribam. Ir jau, protams, bēdīgi, bet ir jāatcerās, ka mēs nevaram palīdzēt visai pasaulē, un tas lielajā bildē tas neko nemainīs. Neļauj pieskatīt. No. Es nevaru. Ivars galvas dabūja. Gočo roku pilnīgi. Tik traki tiem cilvēkiem ir, ka Lamai pilnīgi jābēg projām. Trakākais tas, ka viņi ķerēs rokas, un tiklīdz kā tu sāc iet projām, tā viņi mēģina tev vēl, tā kā paturēt, noturēt. Jā. Un tās ir sievietes, un tie ir bērni. Līdz ar to, tā kā, tas vienkārši ir ļoti bēdīgi, ļoti nepatīkami. Ko tā notiek Indijā pēc tam, ka vajag dezinficēt, kas es bijis tirgū pie vietējiem. Pēc tam, kad tev mutē iebāž pirksts. Nu jā, bet smejies vai ne, bet tā vajag, ne?
O, uzskot zāds. Tev ne? Mēs arī dzēm. Bet tikai mutē nekur citur. Jaunajā Delī tīrība tiešām pārsteidza, bet vecajā atradām jau iepriekš iztēloto Indiju. Mūsu secinājumi un pirmie iespaidi par Indiju ir divjādi, jo esam gan salauzuši savus stereotipus un pieredzējuši to, cik Indijas galvaspilsēta ir tīra un sakopta, gan arī pieredzējām tur burzmu un cilvēku uzbāzību, ko lielā mērā veido Indijā valdošā nabadzība. Nekas šajā valstī nenotiks pēc jūsu iecerētā plāna un pēc pirmā kultūra šoka ir vienkārši jāmāk pielāgoties. Indija ir krāsaina, skaļa un skaista, kā arī skarba, un Delī ir milzu metropole, kurā, lai visu apskatītu, būtu jāpaliek krietni ilgāks laiks, taču visu redzēt nemaz nav nepieciešams. Ja ceļosiet uz Indiju un domājat, vai ir nepieciešams palikt Delī, tad noteikti ziedojiet tai 1 vai 2 dienas un noteikti apmeklējiet Old Delī tirgu. Bet mēs tālāk dodamies uz nākamā zelta apļa pilsētu, un tā ir Agra. Bet par to jau nākamajā sērijā. Paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, noteikti padalieties ar video un atstājiet kādu komentāru, lai tas viss palīdzētu šī kanāla augšanai.